Šūpojoties uz dokumentētu faktu robežas, pastāv sazvērstības, kas atšķiras no neatbildētā un satraucošā. Sabiedrība turpina sekot aizdomu, slepenības un spekulāciju pavadieniem, cenšoties atšķetināt kopainu. 10. vieta. Volstrītas apvērsums, biznesa sazvērestība, Baltānam apvērsums. Tam ir daudzi nosaukumi, bet visbiežāk to sauc par 1933. gada aizmirsto apvērsumu. Sazvērestība, par kuru gandrīz neviens nezina. Tās centrā bija ģenerālmajors Smedlijs Butlers, iesaukts par cīnītāju kvekeri. Viņu cienīja kā vienu no visvairāk apbalvotajiem jūras kājniekiem Amerikas Savienoto Valstu vēsturē, un viņš bija vienīgais jūras kājnieku korpusa drosmes medaļas īpašnieks. Viņš bija arī vienīgais cilvēks, kurš 2 reizes saņēmis goda medaļu par dažādām militārām darbībām. Tieši Butlers kļuva par nelokāmo balsi pret kara biznesu. Amerika pēc Pirmā pasaules kara bija pilna ar optimismu un labklājību. Rūpnieki un laupītāji baroni darbojās pilnā sparā un oligārhi pelnīja vairāk naudas nekā jebkad agrāk. Neregulētais akciju tirgus arī plauka, vismaz līdz 1929. gadam, kad Amerikas Savienotās Valstis iegrima lielajā depresijā. Kā tieši sekas tam tika izveidota pirmā Franklina D. Roosevelt administrācija, kas pievērsa uzmanību grūtībām, ar kurām amerikāņi tagad saskārās, stāvot rindās pēc zupas. Tā kā amerikāņi tieši vainoja Republikāņu partiju un Roosevelts galu galā sakārtoja šo jucekli, cilvēki vērsās pie viņa. Tā sākās jaunais kurs, kur laikā tika izveidotas sociālās garantijas, kas pastāv vēl šodien, tostarp bezdarba apdrošināšana un sociālā nodrošināšana. Taču tieši viņa demokrātisko uzskatu un izcelsmes no senas turīgas dzimtas dēļ lielākā daļa uzņēmēju un oligārhu ar nepatiku raudzījās uz Roosevelta milzīgo varu un ietekmi. 1932. gada novembrī viņš tika ievēlēts par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, un šīs vēlēšanas konservatīvajiem sabiedrības locekļiem šķita ārkārtīgi satraucošas, pieaugot bailēm no sociālisma un nepārdomātas valdības tēriņiem. Tieši šo apvienoto elementu dēļ radās saudabīgs sazvērestības plāns. Butlers, kurš pats sevi raksturoja kā republikāni, atbalstīja Demokrātu partiju un prezidenta vēlēšanās balsoja par Rooseveltu. Gadu vēlāk viņš sāka nosodīt kapitālismu un baņķierus. Viņš arī sevi dēvēja par augstas klases izsitēju lielā biznesa, Volstrītas un baņķieru labā. Sapratot, ka savos 33 dienesta gados viņš bija aizstāvējis ASV korporatīvās intereses, nevis savu valsti. Tieši 1933. gadā, neskatoties uz savām jauniegūtajām idejām, Butleru, kā tiek apgalvots, uzrunāja Volstrītas brokeris un fašists Geralds Magvērs, kurš mēģināja viņu pierunāt vadīt apvērsumu. Pēc viņa teiktā, Magvērs piedāvāja viņam armiju vīru, kas varētu doties uz Vašingtonu Kolumbijas apgabalā, kā arī finansiālu atbalstu. Ja apvērsums izdotos, Butlers ieņemtu gandrīz neierobežotu varu jaunizveidotajā vispārējo lietu sekretāra amatā, bet prezidents kļūtu par formālu vadītāju. Zvēresta kārtībā Butlers liecināja, ka uzņēmēja grupa veido fašistisku veterānu organizāciju, lai sarīkotu apvērsumu un gāstu prezidentu Rooseveltu, un viņi vēlējās, lai viņš ieņemtu viņa vietu kā fašistisks diktators. Butlers savās liecībās iesaistīja vairākas nozīmīgas personas, tostarp Magvairu, Robertu Klārku, Greisonu Mērfiju un Preskotu Bušu. Katrs no viņiem noliedza savu iesaistīšanos. Magvairs bija vienīgais, kurš liecināja komitejas priekšā. Līdz uzklausīšanas beigām neviens netika saukts pie atbildības, jo trūka fizisku pierādījumu un apvērsuma mēģinājums netika īstenots. Taču galīgajā ziņojumā tika norādīts, ka nav šaubu, ka šie mēģinājumi tika apspriesti, plānoti un varēja tikt īstenoti, ja un kad finanšu atbalstītāji to uzskatītu par lietderīgu. Sākotnēji mediji raksturoja Butlera apgalvojumus kā milzīgu krāpšanu, taču vēlāk mainīja savu viedokli, atzīstot, ka ideja par fašistu gājienu uz Vašingtonu bija satraucoši reāla. Numur 9. Zona 51 varētu būt otrā atpazīstamākā Amerikas Savienoto Valstu iestāde pēc Baltānām. Šī augsti slepenā iestāde atrodas Nevadas testēšanas un apmācību poligonā. Šeit notiekošās operācijas nav publiski zināmas, un ASV gaisa spēki apgalvo, ka tā ir tikai atvērta apmācību teritorija. Slepenība, augstais drošības līmenis un informācijas neizpaušana par šo iestādi ir izraisījusi plašas spekulācijas amerikāņu un pārējās pasaules vidū, kuri brīnās, kas tas īsti ir un kas tur patiesībā notiek. Zona 51 atrodas konspirācijas teoriju centrā, kas saistītas ar citplanētiešiem.
Slavenākā teorija apgalvo, ka Amerikas Savienoto Valstu valdība glabā citplanētiešu kosmosa kuģus un cenšas saprast un atdarināt šo tehnoloģiju. Dažas konspirācijas teoriju kopienas runā par citplanētiešu ķermeņiem un autopsijām, norādot, ka Zona 51 ir attīstīta laboratorija vai morgs ārpus Zemes dzīvības formām. Bābs Lazārs apgalvoja, ka S4 teorija liecina, ka atsevišķā objektā, kas saistīts ar Zonu 51, viņš strādāja pie lidojošajiem šķīvīšiem. Arī šajā apgabalā bieži ir ziņots par NLO. Alternatīvās diskusijās tiek minēti ceļojumi laikā un teleportācijas pētījumi. Nesen Zonas 51 entuziastu un citplanētiešu pētnieku prātos ir iezagusies jauna un ticama versija. Sazvērstības teorija uzdod jautājumu, kas, ja Zona 51 patiesībā ir tikai māneklis? Šī ideja tika atrasta Reddit kopienā par sazvērstības teorijām, kur Lonely Sea 5885 izteica minējumu, vai šī bāze, kas it kā slepenai bāzei nemaz nav tik labi noslēpta, patiesībā nav tikai māneklis, lai novērstu uzmanību no īstās, slēptās vietas. Viens no teorētikiem aprakstīja, ka viņa draugs no gaisa spēkiem strādāja Nevadā un pastāvīgi atsaucās uz Zonu 52, taču nekad neatklāja, kas tur notiek. Komentārs liecina, ka Zona 51 varēja būt slepena bāze, līdz brīdim vairs nebija slepena, tāpēc valdība pārvietoja īsto bāzi uz citu vietu un atstāja oriģinālo, lai tā kļūtu par turistu galamērķi, par kādu tā jau ir kļūsi. Daudzi citi Reddit lietotāji un līdzīgi sazvērstības teorētiķi arī uzskata, tas varētu būt patiesi, tam ticot. Zona 51 sākotnēji bija paredzēta pētījumiem par citplanētiešu dzīvību un tehnoloģijām, taču tā piesaistīja daudz vairāk uzmanības nekā bija iespējams, lai tā paliktu slepena. Tāpēc arī bāzes pārvietošana netika izpausta. Daži uzskata, ka jaunā atrašanās vieta ir uz nenosauktas salas, kas nav atrodama kartēs un Google Earth. Tad radās jautājums, ja Zona 51 nav īstā vieta, kur tad atrodas slepenā valdības bāze, kas iespējams nodarbojas ar citplanētiešu izpēti? Iespējamā Zona 52 varētu atrasties jebkur. Aizskāja bāzes, piemēram, J-Bear un Ilsona gaisa spēku bāze, EAFB. Savienotajās valstīs atrodas Camp Period, stingri apsargāta slepenos CIP operāciju apmācību bāze, kā arī Šajanas kalna komplekss, kas it kā tika uzbūvēts kosmosa aizsardzības uzraudzībai. Tiek arī pieļauts, ka īstā bāze varētu atrasties grūti pieejamās vietās, piemēram, nepārvaramos kalnos, aizsalušās ainavās vai dziļu kanjonu gravās. 8. vieta. Pastāv vispārēji atzīts pazūdošo zeķu fenomens, kad apģērbs tiek ielikts lielā mehāniskā veļsmašīnā, bet tikai daļa no tā atgriežas ārā. Lai gan to bieži uztver kā komisku notikumu, par kuru daudz vienkārši pasmējas, pazudušo zeķu noslēpums, cik amizanti tas arī neizklausītos, ir pavisam reāls. Izvēlētais apģērba gabals pazūd, un neviens, pat eksperti, nav spējuši noskaidrot, kur tas ir palicis. Daži, jokojot, ir izvirzījuši absurdus stāstus, kamēr citi ir rūpīgi analizējuši šo parādību, lai izveidotu Dārma hipotēzes. Viena no šīm hipotēzēm ir telplaika teorija, kas liecina, ka veļas mašīnas un žāvētāji rada sīkas tārpējas. Šis apgalvojums liecina, ka lielais ātrums, ar kādu šīs ierīces griežas, rada elektromagnētisko lauku, kas spēj izliekt teltlaiku. Kā rezultātā veidojas mazi portāli, kuros apģērba gabali, īpaši zeķes, tiek iesūkti. Veļas mašīnu un žāvētāju elektromotori patiešām spēj radīt zemes frekvences magnētiskos laukus, kas, kā tiek uzskatīts, ir aptuveni 50 līdz 60 Hz robežās. Tārpējas ir arī teorētisks jēdziens, kas pastāv Alberta Einsteina vispārējās relativitātes teorijā, un tās nav novērotas. Tomēr nesenie pētījumi par iespējamām tārpēju atbalsīm, signāliem, kas nāk no tārpējas tālās puses, liecina par atbalsi. Pulss saglabājas apmēram 56,93 Hz frekvencē, kas ērti ietilps tajā frekvenču diapazonā, ko rada griezošās sadzīves ierīces radītie magnētiskie lauki. Tomēr nav pierādījumu, kas apstiprinātu teoriju, ka šīs ierīces rada mazus tārpējus, kas aprī zeķes. Taču gluži kā ar jebkuru citu sazvērstības teoriju, arī šī ideja tiek izmantot, lai cilvēkiem sniegtu iespējamu izpratni par kaut ko, ko mēs patiesībā nesaprotam. Taču tad viens maģistrantūras students pakāpeniski sāka rūpīgi izmeklēt šo anomāliju un sāka ar aptuveno zeķu skaitu, ko katrs cilvēks uz Zemes varētu pazaudēt. Vidēji tas bija 1,3 zeķes gadā. Tālāk tika izveidota laika līnija, sākot no plašas veļas mašīnu lietošanas ieviešanas, kas tika noteikts 1956. gadā. Visbeidzot, students ņēma vērā vidējās zeķes masu, kas ir 25 grami.
Ar miljardiem cilvēku, kas vairāku desmitgažu laikā katru gadu pazaudē miljardiem zeķa, sāk parādīties skaitlis, turklāt diezgan liels. Visas vēsturē pazaudētās zeķes, kas caur teorētisko veļas mašīnas tārpēju nonāktu vienā vietā, vienkārši sakot, to kopējā masa būtu 1,44 reizes lielāka par Saules masu. Slavens astrofiziķis pierādīja, ka baltais punduris nevar pārsniegt 1,44 reizes Saules masu, jo, ja tas notiktu, tā vienkārši sabruktu zem savas gravitācijas un izveidotu melno caurumu. Konspirācijas teorija liecina, ka zeķes, kas tika pārvietotas cauri telplaikam, uzkrājās vienā vietā un izveidoja melno caurumu. Jebkuras nākamās pazudušās zeķes galu galā tiktu iesūktas un aiznestas uz nezināmām vietām. Šo pieņēmumu ir pieņēmuši konspirācija entuziasti, lai izskaidrotu, kāpēc dažkārt viņu veļas mašīnās un žāvētājos parādās nejauši apģērba gabali, kas nekad nav bijuši viņu un kurus neviens neatpazīst. Numurs 7. Tā kā šodien šādu milzīgu ķirzakveidīgu būtņu vairs nav, ir grūti aptvert ideju, ka reiz pa zemi klīda šādi radījumi. Mēs zinām tikai viņu vispārējās formas, jo tās tika fosilizētas nogulumos, un mēs vispār zinām, ka tās kādreiz eksistēja tikai pateicoties kauliem, ko tās atstāja aiz sevis. Domāt, ka uz Zemes reiz bija dzīvnieki, kas neizskatījās ne pēc viena no tiem, kas mums ir šodien, šķiet fantastiski, nereāli un mītiski. Šī leģendām līdzīgā stāstījuma dēļ daudz sabiedrības locekļi ir izveidojuši kolektīvu izpratni, ka varbūt dinozauri nemaz nekad nav eksistējuši. Viltoto fosiliju teorija apgalvo, ka valdība apzināti radīja dinozauru atliekas un izvietoja tās uz Zemes, lai uzturētu melus, kas nevienam nedotu nekādu labumu. Vēl viens dinozauru pieminēšanas skaidrojums tos attēlo kā pūķus, norādot, ka pasakās dzirdētie mītiskie radījumi reiz staigājuši pa Zemi pirms lielajiem Bībeles plūdiem. Mazāk zināms uzskats par dinozauriem ir margināla teorija, kas apgalvo, ka dinozauri bija pārdabiski radījumi, kurus it kā radījuši nefilīmi. Nefilīmi, noslēpumainas būtnes, parādās pirmajā Mūzes grāmatā kā Dieva dēlu un Ādama meitu savienības rezultāts. Viņu vārdu varētu aptuveni tulkot kā kritušie, kuri kalpo kā lielie karotāji, un bibliskie milži, kā tas attēlots Ecehēla un 4. Mūzes grāmatā. Šīs būtnes visbiežāk kļūdaini tika attēlotas kā ļauni pirāni, jo viņu izskats tika saistīts ar Noāsa lielajiem plūdiem. Ievērojot vispār pieņemto ļauno nefilimu interpretāciju, sazvērestības teorija piekritēji viņu nicināmo rīcību ir saistījuši ar dinozauru radīšanu. Saskaņā ar šo pieņēmumu nefilimi, cenšoties izsmiet Dieva dabisko kārtību, krustoja pasaulīgus zvērus ar nepasaulīgām būtnēm, radot himēriskus dēmonus. Tādēļ viņi uzstāja, dinozauri ir dēmoniskas būtnes, nevis evolūcijas senči. Šī sazvērestība ir saistīta ar plaisas teoriju, neierakstīto plaisu starp 1. Mūzes grāmatas 1. un 2. pantu, kur pirms Ādama pasaule tika radīta, iznīcināta un atjaunota pēc 6 burtiskām dienām. Viņi skaidro, ka 1. Mūzes grāmatas 1. pants ir sākotnējā dzīvības radīšana, bet 3. pants ir radīšanas atjaunošana. Tādējādi 2. pants tika interpretēts kā lielas postīšanas brīdis, kas pazīstams kā Lucifera plūdi. Saskaņā ar šo uzskatu dinozauri piederētu pirms Ādama pasaulē, kas nonāca Sātana ietekmē. Savas demoniskās dabas dēļ dinozauri tika iznīcināti Bībeles plūdos, atstājot aiz sevis kaulus kā liecību par aizmirstu laikmetu, kad tie klīda kā negantība. Saskaņā ar šo teoriju dinozauru fosilijas nāk no laika pirms Ādama un Ievas radīšanas, tātad arī pirms nefilimiem. Tomēr tradicionālā teoloģija un paleontoloģija noraida abas šīs dēmonisko dinozauru interpretācijas. Nav nekādu pierādījumu, kas atbalstītu šīs teorijas vai piedāvātos laika grafikus, un tas tiek uzskatīts vienkārši par vēl vienu mēģinājumu izprast vēstures neaptveramību. Numurs 6. Ar mēnesi saistās daudzas sazvērestības teorijas, kā pilnmēnesis ir saistīts ar neprātīgu uzvedību vai kā to apdzīvo cikplanētiešu būtnes. Daži uzskata, ka šīs dabīgais pavadonis patiesībā ir Dobs kosmosa kuģis, kamēr citi apgalvo, ka NASA nekad patiesībā nav nolaidusies uz tā virsmas. Par vācu diktatoru no 30. un 40. gadiem klīst tikpat daudz neticamu stāstu, kā viņš nekad patiesībā nav gājis bojā, bet gan aizbēdzis uz Argentīnu, vai kā Trešais reichs izveidoja slepeno bāzi 211 Antarktīdā. Daži apgalvo, ka šī pati grupa izstrādāja lidojošos diskus, Vril vai Hanibu aparātus, kas ir līdzīgi citplanētiešu kosmosa kuģiem. Tika arī apgalvots, ka viņiem bija pieejamas dažas augsti attīstītas okultās tehnoloģijas.
Trešais reiss, un viņa diktators joprojām figurē kā sazvērstības teorijas varoņi, kas mūs atkal aizved pie debesu objekta, kur frāze cilvēks uz mēnesis iegūst pavisam jaunu nozīmi. Galveno sazvērstības teorētiķu uzskats ir, ka cita starpā Trešā reiha nacionālsociālisti Vācijā 30 un 40 gados izstrādāja tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas bija ārkārtīgi attīstītas savam laikam un ļāva viņiem pacelties zvaigznēs un veikt pirmo mēnesi nosēšanos vēsturē. Šī ideja materializējās pēc Otrā pasaules kara, kad izplatījās baumas, ka vācu astronauti bija iekāpuši kosmosa kuģī, pametuši Zemes atmosfēru un apmetušies uz mēnesi. Taču šo notikumu viņiem neizdevās dokumentēt. Tomēr ziņojuma trūkums varēja būt nacionālsociālistu nodoms. Saskaņā ar teorētiķu teikto, atrodoties uz mēnesi, armija izveidoja slepenu bāzi, par kuru pilnīgi neviens nedrīkstēja zināt. Šī jau gadu desmitiem pastāvošā teorija lika dažiem pat spekulēt, ka diktators ir aizbēdzis uz mēnesi un atlikušo dzīvi pavadījis pazemes mēneses bāzē, drošībā no sabiedrības dusmām. Teorētiķi arī sasaistīja šo ideju ar pēkšņo lidojošo šķīvīšu novērojumu pieaugumu tajā laikā. Konkrēti viņi norādīja uz Roswell, Ņūmeksikā, 1947. gada incidentu, apgalvojot, ka aiz tā stāv nacionālsociālisti. Saskaņā ar saistītajām teorijām, armija un diktators pat esot satikuši vairākas cikplanētiešu rases savos piedzīvojumos. Teorijas kļuva tik populāras, ka 1947. gadā Roberts A. Heinleins uzrakstīja romānu ar nosaukumu Raķešu kuģis Galileo, kurā tika iekļautas dažas no baumās minētajiem elementiem. Romāns stāsta par 3 pusauģiem un zinātnieku, kuri uzbūvē ātoma enerģijas raķeti un ar to dodas uz mēnesi, kur viņus sagaida dažādi haotiski piedzīvojumi. Grāmata tika uzrakstīta tūlīt pēc Otrā pasaules kara un atspoguļo tā laika bailes no kosmosa ceļojumiem. Tā tika uzrakstīta arī tā, lai būtu zinātniski precīzi savam laikam, un vienlaikus šķita diezgan realistiski tam, kā kosmosa ceļojumi norisinājās 22 gadus vēlāk, kad notika pirmais dokumentētais mēnesis nolaišanās gadījums. Heinleina raķetes Galileo detaļas un precizitāte bija pietiekama, lai pārliecinātu jau tā ticīgos, ka Trešais reichs patiešām nokļuva uz mēnesi un iespējams arī diktators tur slēpās. Numur 5. 9 dienas, 1 stundu un 32 minūtes. Sākot ar 2026. gada 1. aprīli, Artemis II apkalte devās uz mēnesi, lai veiktu mēneses aplidojumu. Ceļojums viņus aizveda apkārt mēnesim un atpakaļ, un tie, kas atradās uz klāja, kļuva par pirmajiem cilvēkiem, kas redzēja mēneses tālo pusi, jeb kā daudz to dēvē, tumšo pusi. Šī misija bija pirmā reize dokumentētajā vēsturē, kad tika fotografēta mēneses otra puse, ļaujot mums uz Zemes iegūt augstas izšķirtspējas skatu uz krāteraino virsmu. Taču Artemis II misija radīja jaunus jautājumus, piemēram, kāpēc 57 gadu laikā mēs neesam apgriezušies uz mēnesis? Oficiālā atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka sabiedrības interese samazinājās, un līdz ar to samazinājās arī atbalsts mēnesis izpētei. Taču var diskutēt, kāpēc jau pēc vienas misijas interese pēkšņi apsīka. Konspirācijas teoriju piekritējiem atbild uz jautājumu, kāpēc mēs neesam atgriezušies, bija daudz sarežģītāka, un tā sākās ar pieņēmumu, ka mēs neesam atgriezušies uz mēnesi, jo nemaz tur nebijām devušies. Līdzīgi kā teorija par viltoto mēnesi nolaišanos, skeptiski noskaņotie pilsoņi apgalvoja, ka arī Artemis II misija patiesībā nenotika, bet bija vēl viens inscenēts notikums, tikai kārtējais uzmanības novēršanas manevrs no augsta ranga un populāra personu pārkāpumiem. Un tas noteikti nostrādāja tikai 10 dienas. No brīža, kad astronauti kāpa raķetē, sabiedrība sekoja līdzi katrai sekundei. Gan optimisti, gan skeptiķi cieši vēroja misiju, apbrīnojot augstas kvalitātes video, kas tika pārraidīts atpakaļ uz Zemi. Optimistiem tas bija iedvesmojoši, un viņi skatījās ar apbrīnu. Skeptiķiem tas tomēr bija tikai vēl viens meli. Viņi apgalvoja, ka zaļie ekrāni kalpoja kā fons vēl vienai viltus misijai. Tas bija vēl viens brīdis uz filmas, ko sauc par Ameriku, uzņemšanas laukuma. Teorētiķi norādīja uz dīvainām pretrunām ierakstos, kļūdām un lietām, kas vienkārši nešķita saprotamas. Piemēram, daži norādīja uz vienu no astronauta video un to, kā Kristīnas Kočas mati neuzvedās tā, kā bija gaidāms. Izskatījās, ka mati bija it kā sastinguši vienā pozīcijā, radot skepsi par misiju kopumā. Citā video, kur noskatījušies vairāk nekā 1 miljonu reižu, astronauti redzami peldam bezsvaru stāvoklī, taču teorētiķi ātri vien sāka spekulēt un norādīja, ka kadrā it kā parādās vadi, kas liecina, ka viņi vienkārši karājas dekorācijas priekšā. Klīda arī baumas par ar mākslīgo intelektu ģenerētiem video materiāliem, ko pastiprināja SynthID, ūdenszīmes pārbaudes rīks.
Strīdi par attēliem Mēnesis tālajā pusē arī kļuva aktuāli. Daži spekulēja, ka attēli noteikti ir viltoti, jo tajos redzama gaisma, bet NASA apgalvoja, ka tas ir Saules, Mēnesis un kosmosa kuģa izlīdzinājuma rezultāts. Vēl viena iezīme, kas tika pasniegta kā pierādījums apgalvojumam, ka Artemis II misija ir viltota, bija pārsteidzošā līdzība starp Apollo 8 misijas attēliem 1968. gadā un 2026. gada misijas attēliem. Zeme šķiet atradās tieši tādā pašā orientācijā attiecībā pret Mēnesi, kādā tā bija pirms visiem tiem gadiem. Tomēr tieši viena pēdējā neveiksme piešķīra ticamību šai sazvērestības teorijai. Freida pārteikšanās, kas bija pietiekama, lai pārliecinātu ievērojamu sabiedrības daļu, ka misija Artemis II nemaz nav notikusi. Intervijas laikā misijas kapteinis Reeds Weizmans izteica šādu paziņojumu, sakot, citēju: "Šī ir pirmā reize, kad mēs sūtīsim cilvēkus uz Mēnesi. Tomēr misija Artemis II būtu bijusi otrā reize, kad cilvēce dotos uz Mēnesi, ja vispār pieņem, ka tā pirmā reize notika, kā to apšauba sazvērestības teorētiķi." 4. vietā, tieši 2024. gadā, Amerikas Savienotajās valstīs notika divas no postošākajām dabas katastrofām, kas notika ļoti tuvu vienotrai. Pirmā no abām sasniedza krastu 26. septembrī ziemeļrietumu Floridā, un to nosauc par viesuļvētru Helēna, lielu postošu tropisko ciklonu. Straujā pastiprināšanās izraisīja lielus postījumus, kad viesuļvētra pārgāja pāri Tenesī, Džordžijai, Ziemeļkarolīnai un Dienvidkarolīnai. Vēji bija spēcīgi un plūdi strauji, un līdz tās postošās darbības beigām tā kļuva pazīstama kā nāvējošākā viesuļvētra, kas skārusi ASV kopš viesuļvētras Marija. Tikai mēnesi vēlāk notika nākamā postošā katastrofa. Tā bija vēl viena pārmērīgi spēcīga tropiskā ciklona, kas atnesa spēcīgus vējus, stipras lietusgāzes un milzīgus plūdus Jukatānā, Meksikā, Rietumu Kubā un Austrumcentrālajā Floridā. Uragāns Miltons sasniedza krastu 2025. gada oktobrī un kļuva slavens ar savu sprādzienveida pastiprināšanos, kad mazāk nekā 24 stundu laikā tas no 5. kategorijas vētras pārvērtās par spēcīgāko Atlantijas okeāna uragānu vēsturē. Miltons izraisīja plašus postījumus, kur kopējās izmaksas sasniedza $34,3 miljārdus. Infrastruktūras tīkli un ražas tika iznīcinātas. Un it kā postījumu vēl nebūtu bijis gana, pēc otrā uragāna sociālajos tīklos izplatījās sazvērestības teorija, kas aizguva idejas no labi zināmās ķīmisko izsmidzinājumu un valdības radītu laikapstākļu teorijas. Tika apgalvots, ka uragānas bija radījusi Amerikas Savienoto Valstu valdība, un tie tika novirzīti uz konkrētām kopienām kā daļa no lielas politiskas sazvērestības. 2024. Gada Atlantijas uragāna sezonā bija 18 nosaukti vētras un 11 uragāni, ko daži uzskatīja par zīmi, ka aizkulisēs notiek kāda veida organizēta darbība. Teorētiķi izpētīja vairākus apgabalus, kurus tajā gadā skāra uragāni, tostarp Helēnas un Miltona cejus. Viņi secināja, ka valdība bija virzījusi šīs postošās vētras uz zilajiem štatiem, kur balsis pārsvarā tika atdotas Demokrātu partijai. Tas liecināja, ka šīs katastrofas tika izraisītas politisku iemeslu dēļ. Teorētiķi arī apgalvoja, ka iepriekšējo administrāciju laikā viesuļvētras tika virzītas uz sarkanajiem štatiem. Pēc teorētiķu domām, NEXRAD Doppler radaru sistēmas tiek izmantotas, lai vadītu tropiskās vētras uz mērķiem. Protams, nav nekādu pārliecinošu pierādījumu, kas to apstiprinātu, un daudzas no šīm viesuļvētrām nemaz nenotiek vēlēšanu laikā vai pat tuvu svarīgām ASV vēlēšanām. Vienīgie šķietami atbalstošie pierādījumi nāca no Marjorijas Tayloras Grīnas, kura neoficiāli tiek uzskatīta par vienu no visneadekvātākajiem ASV politiķiem. Viņi ievietoja sociālajos tīklos karti, kurā attēlota ASV dienvidu austrumu daļa ar parakstu. Šī ir karte ar viesuļvētru skartajām teritorijām, uz kuras pārklāta vēlēšanu karte pēc politiskajām partijām, parādot, kā viesuļvētru postījumi varētu ietekmēt vēlēšanas. Grīna ar to ierosināja, ka Demokrātu partija ir izraisījusi viesuļvētras, kas plosījās pārsvarā republikāņu apgabalos. Alternatīvas šīs dīvainās sazvērestības teorijas versijas liecina, ka Nacionālā okeāna un atmosfēras pārvalde slepeni maina laikapstākļus. Un tieši tā rezultātā Saules ģeoinženierija ir izraisījusi vēl spēcīgākas vētras. Šīs nepamatotie apgalvojumi kļuva tik izplatītas, ka tās piespieda Nacionālo okeānu un atmosfēras pārvaldi tieši risināt šo situāciju. Viņi izveidoja un publicēja informatīvu lapu, kurā tiek apskatīti un atspēkoti katrs no šiem apgalvojumiem, sniedzot detalizētus skaidrojumus par to, kā darbojas laikapstākļi un uzsverot, ka viņi nav atbildīgi par spēcīgajām vētrām, kas balstoties uz reāliem pētījumiem šķiet nejaušas.
Trešais punkts. Atrodas Orient Pointā, Ņujorkā, un bija iestāde, kas kalpoja kā valsts aizsardzība pret nejaušu vai apzinātu pārrobežu dzīvnieku slimību ievazāšanu. To sauca Plum Islandas dzīvnieku slimību centrs, kurā strādāja PIADC zinātnieki, kas sadarbojās dažādu smagu uzliesmojumu gatavības pasākumos, tostarp reaģēšanā, vakcīnu, ārstniecības līdzekļu, atklāšanas, diagnostikas un dekontaminācijas tehnoloģiju izstrādē. Dažas no centra galvenajām jomām ietver Āfrikas cūku mēra novēršanu un veidus, kā novērst vai ārstēt roku, kāju un mutes slimību. Uz salas atradās vienīgā roku, kāju un mutes slimības vakcīnu banka visās Amerikas Savienotajās valstīs. Tā tika izveidota 1954. gadā un darbojās 71 gadu, oficiāli slēdzoties 2025. gadā, lai pāriet uz jaunu misijas bāzi Manhattanā, Kanzasā, kas veltīta modernākajai Nacionālajai bio- un agroaizsardzības iestādei. Taču Plum Islandas dzīvnieku slimību centrs nevarēja pastāvēt vai izzust, nepiesaistot minējumus, teorijas un absurdus apgalvojumus par notikumiem, kas tur norisinājās. Saskaņā ar vienu no sazvērestības teorijām, vispārīgais apraksts par šo iestādi ir tikai aizseks, apgalvojot, ka šeit patiesībā nenotiek nekādi pētījumi par slimībām. Tā vietā teorētiķi apgalvo, ka tieši šajā iestādē zinātnieki rada dzīvnieku un cilvēku hibrīdus. Viens neveiksmīgs eksperiments, kā tiek apgalvots, bija Montauks briesmonis 2008. gadā. Tieši tajā vasarā dīvains zīdītāja miesas gabals tika izskalots Longailendas krastos. Vietējie to iesauca par Montaukas briesmoni, un tas piesaistīja kriptozoologu uzmanību. To aprakstīja kā bezspalvotu ar jenota, suņa vai cūkas ķermeņa formu. Tiek uzskatīts, ka briesmonis nācis no netālās Plūmju salas laboratorijas, vai nu kā neveiksmīgs eksperiments, kas izmests jūrā, vai arī kāds, kam izdevies izbēgt no eksperimentiem. Vēl viena sazvērestības teorija apgalvo, ka zinātnieki, kuri strādāja šajā laboratorijā, bija valsts zinātnieki, kuri līdzīgi kā teorijā par cikplanētiešiem uz mēneses bāzes, izstrādāja cikplanētiešu tehnoloģijas. Daudz ticamākā diskusijā teorētiķi piedāvā, ka Plūmju sala patiesībā ir slepena vieta, kur valdība izstrādā bioloģiskā kara ieročus, piemēram, laimas slimību. 2019. gadā sabiedrības skeptiķi norādīja uz šo laboratoriju kā uz vietu, no kuras Amerikas Savienotajās valstīs izplatījusies laimas slimība, minot, ka tur 70. gados tika veikti ērču eksperimenti, un šī informācija kopš tā laika ir izplatījusies. Lai gan šī teorija jau sen ir atspēkota, vesela kopiena ticēja, ka laimas slimība tika apzināti izplatīta politisku iemeslu dēļ, un lai to pārbaudītu kā iespējamu bioloģiskā kara ieroci. Plumas sala ir saistīta ar vairākām nepamatotām sazvērestības teorijām, tādēļ tā iegūsi šausmu salas iesauku. Tā kļuva par turpmāku rakstu un ilgstošu spekulāciju tematu par slepenām laboratorijām, kuras atbalsta ēnaina valdība. Otrais numurs. Rozvelas incidents ir viens no vispazīstamākajiem un vislabāk dokumentētajiem notikumiem, kas saistīti ar NLO un citplanētiešu sazvērestībām. Tas notika 1947. gadā, kad šķietami augstlidojuma balons avarēja pie Roswellas, Ņujorkā, liekot ASV gaisa spēkiem ierasties notikuma vietā, lai savāktu nokritušo objektu. Tomēr šī reakcija izraisīja veselu sazvērestības teoriju krājumu, un skeptiķi ierosināja, ka šeit bija iesaistīti citplanētieši. Militārie spēki veicināja pieaugošo interesi, apgalvojot, ka atlūzas nākušas no lidojoša diska. Vēlāk viņi atsauca savu sākotnējo apgalvojumu un paziņoja, ka detaļas bija no laika apstākļu balona, kas bija daļa no slepenā projekta Mogul, kura mērķis bija atklāt padomju kodola izmēģinājumus. Tomēr atkāpšanās nebija pietiekama, lai apslāpētu plaši izplatītās sazvērstības teorijas, un patiesībā tā tās tikai pastiprināja, jo daudzi uzskatīja, ka valdība tagad cenšas slēpt citplanētiešu eksistenci. Notikums sakrit arī ar valsts lidojošo šķīvīšu drudzi, kad tika ziņots par dīvainiem objektiem debesīs un citplanētiešu apmeklējumiem. Citplanētiešu entuziasma vidū Roswellas incidents piesaistīja arī citus ticamus skaidrojumus, kurus izdomāja sazvērestības teoriju piekritēji, cenšoties saprast, kas tur patiesībā noticis. Viens no skaidrojumiem uzdeva jautājumu, vai aiz Roswellas NLO stāvēja padomju vara. Šis jautājums radās pēc kāda anonīma avota stāsta, kurš apgalvoja, ka ir inženieris no uzņēmuma EG&G. Uzņēmums strādāja zonā 51, it kā slepenajā bāzē, kur tiek veikti citplanētiešu eksperimenti un tehnoloģiju ieguve. Saskaņā ar šo avotu viņš kopā ar vēl 4 EG&G inženieriem pētīja Roswellas avārijas atliekas. Un balstoties uz to, ko viņš redzēja, kā arī uz saviem uzskatiem, viņš nonāca pie domas, ka Roswellas incidents bija saistīts ar padomju varu.
Augstā kara laikā viņš teica, ka padomju vara izmantoja savā labā darbu pie lidojošā spārna lidmašīnām, ko izstrādāja divi vācu sociālisti – Valters un Raimars Horteni. Tiek apgalvots, ka viņi izstrādāja diska formas objektu, kas nodrošināja grūti pamanām lidojumu un spēja izvairīties no radara noteikšanas. Tiek uzskatīts, ka ASV militārie spēki pilnveidoja šo tehnoloģiju tur, 51. zonā. Nākamo dažu desmitgažu laikā militārie spēki izstrādāja lidmašīnas, kādas mēs iepriekš nekad nebijām redzējuši. Tostarp F-117, kas tika būvēta kā zemes pamanāmības uzbrukuma lidmašīna. Padomju līderi sāka kļūt satraukti, redzot savu konkurentu straujo tehnoloģisko attīstību, tostarp pirmās atomvēlviņas izveidi un izmantošanu. Anonīmais avots apgalvoja, ka Roswellas incidentu radīja Padomju Savienība kā brīdinājums, ka viņi varētu un arī radītu NLO mistifikāciju, kas izraisītu bailes visos amerikāņos. Bailes, kuras jau bija iedēstītas ar pasauļu kara radiopārraidi dažus gadus iepriekš. Saskaņā ar avota teikto, Padomju vara izveidoja mātes kuģi, kurā atradās mazāki lidojošie diski. Roswellas incidenta dienā it kā mātes kuģis lidinājās Aļaskas reģionā, izlaižot dronus. Viens no šiem kuģiem iekļuva Amerikas Savienoto Valstu gaisa telpā un ar nezināmiem līdzekļiem avarēja Roswellā. Iekšā atradās bioloģiski pārveidoti cilvēki ar palielinātām galvām un acīm. Tiek apgalvots, ka tie bija traka zinātnieka Jozefa Mengeles veikta eksperimenta rezultāts. Komā esošās personas vēlāk tika pārvietotas uz 51. zonu. Sazvērestības teoriju piekritēji uzskata, ka šis skaidrojums sakrīt ar Roswellas incidentu, tostarp pēkšņo NLO ziņojumu pieaugumu, kas balstoties uz anonīmo apgalvojumu būtu mazāko dronu izlaišana no mātes kuģa. Saskaņā ar šo teoriju padomju vara sasniedza tieši to, ko bija iecerējusi. Panika pārņēma visu Ameriku, un daudzi pilsoņi ticēja, ka viņus uzbrūk citplanētieša suga. Beiles pastiprināja sākotnējais militāristu paziņojums, kurā tika apgalvots, ka Roswellas objekts ir lidojošs disks. Pēc šī paziņojuma un izplatītajām teorijām sāka klīst baumas, ka laikapstākļu balona skaidrojums ir piesēgs. Pirmajā vietā. 2026. gada 5. maijā, pieaugot dīvainu apgalvojumu skaitam, aizsardzības ministrs Pīts Hegsets uzrunāja sabiedrību ar savādu paziņojumu, sakot: "Es nevaru apstiprināt vai noliegt, vai mums ir kamikādzes delfīni, bet var apstiprināt, ka viņi nav." Ar viņš domāja Irānu, un šo paziņojumu viņš izteica intervijas laikā, kurā žurnālists pieminēja baumas par it kā Irānas izmantotajiem kamikādzes delfīniem. Saskaņā ar sazvērestības teoriju, Irānas bruņotie spēki varētu apsvērt iespēju izmantot ar sprākstvielām aprīkotus delfīnus, lai uzbruktu ASV karakuģiem Hormuza šaurumā, kur notiek konflikts. Šis apgalvojums ieguva popularitāti pirms 2 desmitgadēm, pēc ziņām, ka Irāna 2000. gadā bija iegādājusies militāri apmācītus delfīnus no bijušās Padomju Savienības. Tiek apgalvots, ka kaujas delfīni nākuši no Kremana centra ar bijušā trenera starpniecību, kurš mēģināja savākt līdzekļus, lai varētu turpināt barot dzīvniekus. Teorētiķi apgalvo, ka delfīni ir apmācīti tieši uzbrukt kuģiem un nirējiem. Šodien Irānas kontrolē tiek pieļauts, ka tiem tagad būtu aprīkot ar ieročiem, kas paredzēti zemūdens iebrucēju iznīcināšanai. Lai gan tas var izklausīties pēc koncepcijas no zinātniskās fantastikas filmām, ir atzīmēts, ka šie jūras zīdītāji ir ļoti inteliģenti un patiešām jau iepriekš ir tikuši izmantoti militāros uzdevumos. Un to nedarīja tikai Padomju Savienībā. ASV jūras spēki arī apmācīja delfīnus kopā ar jūras lauvām zemūdens aizsardzības scenārijiem, īpaši mīnu atklāšanai, priekšmetu atgūšanai un nirēju aizsardzībai. Tomēr pēc ziņām viņi nekad netika aprīkoti ar ieročiem. Tomēr tieši Hegseta diskreditējošais jokainais tonis bija pietiekams, lai pārliecinātu daudzus, ka šajā stāstā varētu būt kas vairāk nekā valdība ir gatava atklāt. Tas, ka viņš iesmējās, sakot, ka es nevaru apstiprināt vai noliegt, vai mums ir kamikādzes delfīni, šķita norādam uz domu, ka pastāv iespēja, ka Amerikas Savienotajām valstīm pat tiešām ir šāds ierocis. Intervijas sākumā Hegsets arī izteica komentāru: "Es neesmu dzirdējis par kamikādzes delfīnu lietu. Tas ir kā haizivs ar lāzerstariem, vai ne? Kopš tā laika mediji ir rūpīgi analizējuši Amerikas Savienoto Valstu oficiālos paziņojumus. Irānas noliegums par kamikādzes delfīnu esamību tiek uzskatīts vairāk par ziņojumu nozīmes mazināšanu, nevis faktisku apstiprinājumu. Kopš intervijas sociālie tīkli ir sākuši virmot, uzskatot humoristisko zemtekstu par nervozu smieklu izpausmi, kas ir tipiska mānīšanās pazīme. Spekulācijas vēl vairāk pastiprina pastāvīgais interneta mīts, ka 30 ASV jūras spēku delfīni, kas apmācīti kaujai, pazuda viesurvētras Katrīna laikā.
konspirācijas teorijai, ka Irāna plāno izmantot šādus ieročus, patiesībā nav nekādu pierādījumu. Liels paldies jums par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Neaizmirstiet arī abonēt un nospiest zvaniņu, lai būtu lietas kursā par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Top 5 Unknowns un tiekamies nākamajā reizē.